enerģija ir visiem. Mhm. Jautājums, vai tu uz pareizu filmiņu viņu rādi, vienkārši jāizvieto filmiņu. Mm. Noņem to negatīvo filmu, ieliec pozitīvo filmu. Noņem filmu, ka tu esi lūzers, pieliec filmu, ka man viss sanāks. Bet apkārtējie saka, ka man nekas nesāks. Tad sūta viņu tīsmājas tālāk, maina apkārtējo vidi. Un enerģija visiem pietiek. Jā. Bet ko darīt, kad tu guli uz dīvāna visu dienu? Un tev enerģija turpina rasties. Vienīgais veids, kā apslāpēt enerģiju, ir ko darīt? Dzert. Nu, apspiest, jā. Apspiest. Padomju laikā, pasties statistiku, mums alkohola lietošana izauga 5 reizes. Mm. Vidēji lietojamāks bija 50 vai 100 grami šņābi katru dienu. Vidēji viens cilvēks, ieskatot visus bērnus un tā tālāk. Izdala to ar pieaugušo, tur kreizī būs katru dienu. Kāpēc? Tāpēc, ka ir impulss kaut ko forši izdarīt, biznesu vēl kaut ko, bet nevarēja. Biznesu nevar. Nauda ir, desu nevar nopirkt. Kreatīvais, daudz ko neizdarīs. Viss tev sociālisms tev ierobežo. Jā. Es neesmu neiešu politikā, bet ja mēs uz cipariem skatāmies, alkohola lietošana izauga. Kāpēc? Cilvēki nevarēja realizēt savu potenciālu. Mm. Un kas notiek, ka tu apslāpēji savu enerģiju. Tev ir iekšējā drosme, tev ir iekšējā enerģija, tu gribi kaut ko darīt, tu esi tā kā gatavs. Bet tu nelaid viņu ārā. Vai tu laid uz nepareizu filmiņu.